kopīgā sākšana darba sākās vienlaicīgi, un tad es atceros, ka viena no tām vēlmēm bija, lai mēs Rīgā kaut kur tematiski varētu izvietot kaut ko tik skaistu. Un mēs veicām sarunas ar Ukraiņu vidusskolu, ar īpašumu departamentu aktīvu darbību, piedaloties, veicām sarunas un sapratām, ka mums ir kāda skaista siena, kura varētu kļūt vēl skaistāka. Un līdz ar to mēs sapratām, ka varam atbalstīt kādu projektu un tieši ļaujot pašiem jauniešiem, ļaujot Ukraiņu kopienai pieteikt savus projektus un idejas. Mēs tās vērtējām. Bija mums komisija izveidota īpaši no dažādiem cilvēkiem, arī Ukrainas vēstniecības dalība bija. Un mēs šajā te projektā ieguldījāmies ne tikai, kā jūs redzat, fiziski, ne tikai ar resursiem, bet arī mēs redzam, ka ir tapis kaut kas tāds, kas ir svarīgs abām tautām. Gan ukraiņiem, gan latviešiem mēs redzam šo te saules meitas zīmējumu. Abas divas vāc tātad kopīgi ražu, un tur ir ļoti, ļoti daudz līdzību un vajadzību, kas abām tautām ir būtisks. Un mūsu kopīgā draudzība ir tā, kas atainot šajā zīmējumā. Un es ļoti ceru, ka šī draudzība turpināsies un palīdzēs, jo Rīgas doma ir palīdzējusi Ukrainai jau no pirmās kara dienas un turpinās palīdzēt tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. Pēc pāris nedēļām mēs nogādāsim arī no Rīgas domas sūtītos Rīgas satiksmes autobusus Ukrainā, Čerņihivas apgabalam, kas ir Latvijas palīdzības reģions. Lūk, un šī te palīdzība turpināsies, un ko es gribu teikt? Es gribu teikt milzīgi paldies māksliniekiem, māksliniecēm, un tāpēc mākslinieces es aicinu varbūt nākt priekšā. Jums vēl būs iespēja izteikties, bet tas, ko no Rīgas domas mēs vēlamies pateikt, tad jūs redzat, šīs ir Ukraiņu krāsas un atgādinājums no Rīgas, un paldies par milzīgo darbinieku. Paldies par šodienas dalību. Nu, tad turpinām ar pasākumu tālāko scenāriju. Kur koki aug vistāltākie, kur mākoņi visbaltākie, kur putni dzied viskaļāk, kur zeme zeļ viszaļāk. Dzimtene, kur avoti viszīdrakie, kur kovarņi visgudrākie, kur kaķiņi aud vismīļāk, kur zivis peld visdzīļāk. Dzimtene, kur vēlelēts visvēlīgāk, kur mēlenes vismēlīgāk, kur pļavas zied viskošāk, kur pasaulē visdrošāk. Dzimtene, savā tautā. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В щасливу годину і радості мить любіть у години негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу, свою країну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть у труді, любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що лине зорею. Хай вічно у вашому серці добу, бо ми вічно будемо з нею. Un tagad vārds Ukrainas vēstniecības Latvijā vēstnieka padomniekam Jurijam Zacharchukam. Please. Mr. Deputy Mayor, dear staff members of the Ukrainian School, I am happy to be here with you on this wonderful, sunny, almost winter day to be opening this mural. And there are very symbolic things about this mural. First of all, because it is the second mural representing Ukrainian-Latvian
friendship in Riga, and I think this is deeply symbolic that we have already two, and since the beginning of the Russian invasion in Ukraine, so many Ukrainian flags have been flown. Such great support we've seen from Riga, from the whole Latvia to Ukrainians in fending off this invasion. Second symbolic thing, I think, is that this mural is on our wonderful and unique Ukrainian school of Riga, which is really a very unique environment for Ukrainian and Latvian children to develop, grow, learn in this Ukrainian-Latvian friendly environment. And well, I'd like to thank everybody who contributed to the opening of to the creation and opening of this mural. The painters, the school, of course, the Riga City Council, who have been extremely helpful, and we cannot thank you enough for all the help that you have been providing. So thank you, everybody, and well, let's hope this is going to be for years and years to signify the friendship between Ukrainian and Latvian nation. Un tagad lūkšu mākslinieku komandu, zīmējuma autori Annu Caroku, mākslinieci Ievu Caroku un mākslinieku Martinu Caroku, kā arī Santu Vasiljovu pastāstīt par šī murāļa ideju, par zīmējuma idejisko saturu. Ko tad mēs šeit visi varam redzēt? Lūdzu. Sveiki! Kā redzams, gleznojumā centrā ir ābele, kas nes augļus, jo ir stipra saknēs un tiecas uz gaismu, uz sauli. Un tādas pašas ir arī mūsu saules meitas, latviete un ukrainiete. Protams, kā ar darbu mēs vēlamies simbolizēt tautu draudzību un parādīt to, ka kopā mēs esam spēcīgāki un saknēs mēs esam spēcīgi un vienotībā ir spēks.
gleznas motīvs tika veidots iedvesmojoties no ukraiņu mākslinieka monumentālista Bojčuka gleznas. No tās mēs arī ietekmējāmies, un tā arī radās šī skice. Mēs vēlamies teikt lielu paldies Rīgas domai par atbalstu un iespēju mums radoši izpausties un izkrāšņot mazliet vairāk Latviju. Labdien, Ieva Caruka. Mēs pārstāvam mūsu mazo komandu šodien, kura gleznoja no novembra sākuma, no oktobra beigām, kad bija diezgan augsti un, kā redzat, arī augstu. Un priecājamies, ka tieši uz valsts svētkiem mums bija padarītā sajūta, ka darbs bija pabeigts. Un domājam, ka šis gleznojums būs arī mums kā labs atgādinājums nepiekust atbalstīt Ukrainu šajā otrajā ziemā, kad Ukrainas tauta karo. Un es domāju, mēs turpināsim atbalstīt. Un gribēju parādīt tādu mazu artefaktu. Šī gleznojuma es paņēmu speciāli līdzi, tā kā jaunās mākslinieces Annas Carukas skice tika realizēta uz šīs sienas skaistās. Tad Anna pat arī realizēja ar Santu Vasiljevu, ar Martinu Caruku. Es parādīšu, viņu patur. Tādi ir tie cimdiņi. Bija ļoti augsts. Cauri sniegiem, krusām un vējiem. Jā, un kā šādos gadījumos vēlreiz liels paldies Rīgas domai par iespēju realizēt sienas gleznojumu. Liels paldies Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktorai un visai skolai jauniešiem. Ďakujem, молодь, вам за то, что вы є. Paldies par šo iespēju, jo mūsu ģimene, es vadīju jau mākslas studiju nākamajā Rīgas Ukraiņu vidusskolā, toreiz Svētdienas skolā, vēl 90. gadā. Un esmu kopā ar šo skolu, vismaz idejas kopā visus šos gadus. Un prieks sadarboties tālāk. Paldies Rīgas Ukraiņu vidusskolai. Tāpat arī liels paldies par atbalstu Rīgas Latvijā dzīvojošo Ukraiņu konfederācijai Viče, Oksana Sičko. Liels paldies par atbalstu ar krāsām un morāli. Paldies jums, lepojos ar jums. Vēl jāsaka paldies par profesionālo atbalstu brīnišķīgai profesionālai firmai, krāsu firmai Kaparov. Slāva Ukraini! Paldies! Un tagad vārds skolas izpildītājiem Romānam Tilim. Lūdzu, pastāstiet par ideju, kā radās šī ideja par zīmējumu konkursu. Labdien visiem klātesošajiem! Paldies, kas ir ieradušies šajā augstumā. Solīja jau gan +6 grādus, bet ir -6. Tātad vēlreiz, kā jau teica Aija Saņikova, mēs šodien pulcējamies, lai atklātu šo murālīti, par kuru mēs sapņojām jau skola, jau pirms Covida laika. Tas nav tikai tagad radies, bet jau pirms Covida laika. Tikai tā beidzot ir zvaigznes sastājušās tā, ka par Rīgas domas palīdzību, izglītības pārvaldes palīdzību un mūsu mākslinieku palīdzību, bijušo kolēģi, beidzot tas ir realizējies. Un simboliski ir tas, ka tas ir realizējies šajā laikā, kad Latvijai ir 105 gadu dzimšanas diena, kad Ukrainā pieminām 10 gadu Maidana atceres dienu, un kad šodien ir arī Ukrainā tātad Golodomora piemiņas diena. Tātad sajiet viss tā kopā, kad šis murāls mums dod iespēju to visu atcerēties un
likt saprast, ka nekas nav labāks pasaulē par mieru. Un gribētos, lai arī šis miers mums ir mūžīgi Latvijā un lai Ukrainai izdodas uzvarēt, ja un arī miers būtu Ukrainā. Un, protams, par pašu morāli. Kā jau teicu, sapnis jau bija pirms Covida laika, un mākslinieki to ir veikuši. Tika šogad izsludināts septembrī, jau augusta beigās, septembrī konkurss, kurā piedalījās jebkurš, kas gribēja piedalīties, gan ukraiņu skolēni, gan skolotāji, gan arī citas personas, kas to vēlējās. Un 12. septembrī tātad sanāca kopā komisija un pieņēma lēmumu, kurš tātad no šiem konkursa autoriem ir uzvarējis. Nu, un uzvarējis ir mūsu kolēģe Ieva. Apsveiksim ar veiksmīgu uzvaru un arī veiksmīgu, šo morāli uz mūsu skolas sienas. Tas mums ir liels gods. Paldies visiem, kas šodien bija ieradušies, un lai visiem izdodas.